Labdien, dārgie sekotāji! Skatījos no rīta, bijāt jau veseli 40, un man prieks, ka ir garām tas laiks, ka man sekoja ārsts un policija. Tad 2 tikai sekotāji bija. Tātad pa 40 sekotājiem jau ir liels prieks. Atgādinu, ka pie 100 sekotājiem būs arī normāls mikrofons, lai vējā jūs arī kaut ko dzirdat, ko es saku. Šodien esam atbraukuši uz Rudačijai ciematu. Ciemats ir netālu. Tātad netālu no ciemata atrodas, mēģināsim atrast. Kartē bija, satelīta kartē 2 ieraudzījām, 3 nē. 2 puskaponieri, bruņoti ar Maksimu lielgabaliem savā laikā. Un vienam dotam, frontālās uguns dotam, kas atrodas netālu no apdzīvotām mājām. Skatīsimies, kā mums tur būs ar klāttikšanu, vai atradīsim, jo satelītā redzēt nevarēja, jo ļoti aizaugusi, jo atrodas ļoti aizaugušā apvidū. Esam arī aprīkojušies ar zābakiem, tā kā būs interesanti. Diemžēl jau dzirdu traktoru. Cerams, ka neaiztrieks mūs prom. Tas tomēr nebija traktors, tā bija tuvējā šosei. Laikam aizbrauc kāds smagāks transports lielākā ātrumā. Tā kā viss kārtībā apkārt izskatās mierīga. Mājas ir tuvumā, bet skatīsimies, ja kādam būs kaut kādas pretenzijas, gan jau mēģināsim kā parasti kaut ko sastāstīt un sarunāt. Un reku jau jaunieši ir priekšā man, kamēr es te čožājos ar saviem zābakiem un visām pārējām lietām. Jau tuvojamies pirmajam no puskaponieriem, kas mums jāpaskatās. Tad atrodas pa vidu starp vienu puskaponieri un dotu lauku vidū, bet sāksim ar šo, pēc tam paiesim mazliet pa labi un pēc tam atkal mazliet uz atpakaļ. Redz, ko jau mums atkal pirmie kritušie. Izskatās, ka lapsiņai nav paveicies. Teikšu godīgi, ka ar tiem zābakiem tašīties apkārt nekāda liela laime nav, un cerams, ka vismaz šoreiz viņi noderēs, jo pagājušā reizē bija 2 aplūduši bunkuri. Vienā mēs netikām iekšā pavisam dēļ augstā ūdens līmeņa, un otrajā mēs būtu varējuši tikt. Mēs varējām tikt arī bez zābakiem, protams, bet diezko veselīgi tas nebūtu bijis. Tur mēs būtu varējuši tikt apakšstāvā, kur stāvējis bija ģenerators savā laikā. Bija arī tā objektam raksturīgā smarža, godīgi sakot, smaka, dīzeļa. Tā kā mēģināsim, ja šeit būs aplūds, tad būs zābaka un mēģināsim tikt arī apakšstāvā. Laiciņš mūs lutina un pasākums solās būt izdevies pa visiem 100. Jau būsim lēnām atsoļojuši līdz pirmajam apskats objektam puskaponierim, bruņotam ar 2 vai 3, to uz vietas paskatīsimies, ar 2 vai 3 NPS iekārtām Maksima ložmetējiem, un izskatās, ka arī strateģiski ļoti labā vietā, no bunkura ļoti labi viss pārredzams, tā kā vienmēr var redzēt, vai naidnieks nāk vai nenāk.
esam apgājuši apkārt bunkuram, un kas ir ļoti interesanti, ieeju mēs tā arī neatradām. Šīs divas, kas ir redzamas šobrīd, ir šaujamlūkas. Šeit tad bija paredzēti 2 Maksima lielgabali. Laikam jau, ka šeit arī būs jāmēģina tikt iekšā, bet priekšā ir tāds kā aizsarggrāvis. Nu, skatīsimies, kā te varētu tikt. Ieeja bija, bet ieeja bija aizmūrēta. Sakarā ar to zābakiem būs pielietojums, tad jau nebūs pa velti nopirkt. Es gan veikalā skatījos, kas mazliet atgādina to apaļo no Asteriska un Obeliska, jeb kā viņiem tas vārds bija. Nu, skaistuls, ne? Tā. Te ir diezgan jautri, jo te ir diezgan dziļi. Jūs man izvilksiet, ja es tur sāku slīgt? Nevilksiet, jā? Atslēgas pie manis ir. Nav jau pierasts, ka tāda gara zābaka visu laiku liekas, ka tūlīt iesmelsies iekšā ūdens un ar to viss beigsies. Smird pēc pūra. O, te ir kaut kā čupiņus, kurš atbalstīt, ja? Nu jau būsim iekšā. Tā, iekšā arī ūdens. Nu, tur skaties, neieties tādā. Tā, to ir interesanti. Jā, no ūdens tur ir tāds, ka tur cauri redzēt nevar. Lampi, tas ir lampi. Lampi ir, bet tas neko nedod. Tā, nu es te šobrīd tupu. Un nevaru saprast doties uz atpakaļ. Kas laikam būtu visiedzīgākais šobrīd. Vai doties uz priekšu, jo ūdens ir necaurredzams un nav jau tā, ka bail, bet gribētos jau vēl kādus video uztaisīt. Arī pēc šī. Principā ir tā, ka pie pašām lūkām nekad jau tur apkas nebija, tur bija tāda maza padziļinājuma. Apakstīsim. Tur ir dziļš. Tur ir labais. Ja tur iemaucās iekšā. Nu, ir reizes, kad laikam, ka nevajag riskēt. Nav tā jaunība vairs, lai tā darītu. Nu, dodamies uz otru bunkuru. Ar to pirmo tā interesanti, it kā būtu bijis forši ielīst iekšā. Bet no otras puses nebūtu forši, ja nebūtu izlīduši laukā. Esam pie otra bunkura. Kāds jau reku uznaglojas trepītes, lai varētu tikt augšā. Trepītes izskatās diezgan nedrošas un senas. Iespējams, ka kāds izmanto kā novērošanas punktu medībās, lai redzētu, vai nāk vai nenāk dzīvnieciņi. Viss liecina par to, ka arī šeit varētu būt aizmūrēta ieeja. Apiesim apkārt, paskatīsimies, kā ar iekšā tikšanu. Būtu žēl, ja mēs netiktu arī šajā tā forši iekšā.
trīs. Tā tad viena ir vaļā. Šeit neizskatās tik slapš. Un paskatīsimies, vai tomēr ieeja nav. Tad šaujam lūku, nelielu šaujam lūku. Tā tad neliela šaujam lūka, mazkalibra. Nu, ne mazkalibra, bet rokas ložmetējam. Ieejas aizsardzībai un arī rekur pati ieeja. Tikai pati ieeja. Ir jau labu laiku, kā cieta aizmūrēta. Aizmūrēta standartā ar laukakmeņiem, tad vēlākajos gados, lai kāds neapmetas uz dzīvi. Nu, un šeit tātad vai nu nav bijis aizmūrēts, vai arī kāds jau ir bijis un atbrīvojas ieeju. Tā, noliksim zābakus. Provēsim likt iekšā. Šeit izskatās, ka nav aplūdi. Tātad. Šeit es jums parādīšu, kur es būtu iekritis. Ja nu gadījumā es būtu kāpis tajā duļķēnajā ūdenī bunkurā numur 1, ko mēs paskatījāmies, tātad viena šahta, komunikācija šahta visticamāk, uzreiz, nu, no iekšpuses skatoties pie šaujamlūkas, pirms šaujamlūkas, un labajā pusītē kārtīgi dziļa aka, izskatās, ka pat uz otro stāvu. Nu, to mēs vēlāk paskatīsimies. Bet jā, nu, tur iekrist un vēl aizķerties aiz šādiem skaistiem dzelžiem šodien nebija plānots, tāpēc mēģināsim izstaigāt šo bunkuru, kurš nav aplūdis. Iekšā tikti veiksmīgi. Labi, būtu tikpat labi. Ārā tikt. Sāksim apskati. Tā, zābaka paliek laukā man gaidīt. Es pats dodos skatīties bunkuru iekšpusi. Tātad šeit, kā jau es minēju, akas, kurās var, ja neredz, ko dara, duļķēns ūdens, tad šeit var ļoti labi iekrist iekšā. To nevajadzētu darīt. Neskatoties uz to, ka šeit nav ļoti aplūdes, jābūt tāpat piesardzīgām. Jo, kā mēs ļoti labi atceramies pagājušo reizi, mēs vienā no bunkuriem atradām kaulu. Kā jau visos bunkuros, tad vēl palikusi neapzāģēta armatūra. Nevis neapzāģēta pēc būvniecības, bet būvniecība visticamāk, kā jau minēju, tad ir notikusi steigā un nav pabeigts tas, kas bijis ir plānots. Tā, viena maza telpa. Šī te mazā telpa ir ieejas aizsardzībai. Tad šeit mēs varam redzēt aizmūrēto ieeju. Tieši pretī laukakmeņa mūrējiem stāv ieeja, pa kuru mēs nekādīgi iekšā tikt nevarējām. Tātad šeit ložmetējs. Ložmetējniekam
Ko pasēdēt, pagaidīt, naidnieku. Durvju vieta. Jā, patīkam, ka šis nav aplūda. Un tad redzam vēl vienu šaujam lūku vietu. Maksim lielgabalam aizmūrēts. Un šeit atkal, protams, ka redzam to, no kā ir jāizvairās, ja negadījumā kāpj pa lūku iekšā. Un tur ir ūdens. Kāds staigā pārpus. Aha. Labs. Labi. Turpinām apskati. Šeit mēs redzam lūku. Vai no ventilācijai, vai periskopam. Tātad kopsavilkums. 3 NPS iekārtas Maksim ložmetējiem. 1. Hibernējies. Aps. Policija arī apstiprināja, ka viņš tā kā trans stāvoklī un ka viņš var tā kā atdzīvoties un var īstenībā palikt agresīvs un iekost. Tā, neliela tehniskā pauze. Pirmīt gāja, un tur kaut kāds āpsis vai kaut kas, es nezinu, ne āpsis, bet tāds melns ar baltu palielas smuka gulēja, tā kā parasti to dara kaķis mājās. Nepamodās, es nezinu, vai jūs video redzējāt, visticamāk jau, ka tik zem es nenofilmēju, bet, laikam jākāpj ārā, kamēr dzīvnieks nav pamodies un kļūs agresīvs vai pārāk draudzīgs. Lūk, laikam arī tuvējo mājas saimnieki. Lēnām prātīgi brauc un skatās, kas tie tādi par nenormāliem, te atkal ložņā pa bunkuriem. Iesim uz nākamo. Izskatās, ka diskusijas šoreiz nekādas nebūs. Tā, abas puskaponierus esam paskatījušies. Vienā nelīdām iekšā, otrā ielīdām, un tur bija hibernējies āpsis. Tagad mēģināsim atrast, tuvumā būtu jābūt dotam, frontālās uguns dotam. Tāds vēl mūsu ekspedīcijās nav gadījies līdz šim, un tāpēc būs interesanti paskatīties. Bet ir viens bet, viņš ir jāatrod. Kartē, it kā pēc šī meža, jābūt ir tādam klajumiņam, un kaut kur tur būtu jābūt dotam. Nu ko, dodamies iekšā pasaku mežā, pameklēsim. Rauku, kur jau sāk veidoties aprises bunkura. Iesim tuvāk, varam kārtīgi nopētīt. Tātad, kā jau minēju, frontālās uguns dots. Ap dotu aizsargrāvs.
kur arī šaujam lūka, kuru vajadzēs paskatīties no iekšpuses. Cerēsim, ka ieeja šim te nav aizmūrēt, jo sāk jau tā kā apnikt pa lūkām līdz šodien iekšā varētu tā cilvēcīgi pa kādām durvīm iekļūt. Bet izskatās, ka sanāks tomēr. Beidzot tiksim pa durvīm iekšā. Pa labi no ieejas redzam šaujam lūku ieejas aizsardzībai un kārtīgu tranšeju, lai karaspēks varētu droši pārvietoties. Iespējams, ka tranšeja bijusi paredzēts, vai arī viņa bijusi maskēta ar kamuflāžas tīklu, tā kā lieliski iekļaujas kopējā ainavā un mierīgi var nemanāmi pārvietoties no punkta A uz punktu B. Dodamies iekšā un šoreiz pat mums ir ieeja, kur gan kādreiz ir bijusi aizmūrēta, bet pēc tam tikusi atkal atvērta. Dodamies iekšā, teikšu godīgi, ar tiem gumijniekiem nav īpaši vērti. Laikam vajadzēja pārģert atpakaļ zābakus. Tā, veiksmīgi. Kā parasti veiksmīgi tikām iekšā. Labi, izņemot to reizi, ka tas ūdens tur bija. Esam iekšā, tātad frontālās uguns DOT. DOT saīsinājums no krievu valodas, Долговременная огневая точка. Tātad ilglaicīgs šaujam pozīcijas. Atkal aka. Ceru, ka var redzēt dažādas komunikācijas. Armatūra, sliedi jumta pārsegumam, šaujam lūciņu, lai aizsargātu ieeju no pretinieka. Iespējams, ka ventilācijas lūka. Tā, vienprātīgi, ja nu gadījumā atkal ir kāds hibernējies apsis. Nē, šaujam lūkas tomēr ir divas. Tātad frontālās uguns dots ar divām šaujam lūkām. Un kur arī otra šaujam lūka. Skatāmies, uzmanamies no apšiem. Šaujam lūka. Un, kur gadījies, kur ne, trešā šaujam lūka. Tātad savos iepriekšējos minējumos es biju kļūdījies. Nekļūdās jau tikai tie, kas neko nedara. Šajā gadījumā daram un skatāmies un arī precizējam informāciju. Tātad frontālās uguns dots ar 3 šaujam lūkām. Šis ir tāds, pirmais, ko mēs šādu skatāmies.
veiksmīgi tiku laukā no šī te dota. Šis arī bija pēdējais objekts, kas mums šodien paredzēts apskatēji. Šādā nebijām bijuši. Paskatīsimies plānojumus, paskatīsimies, kādi ieroči šeit ir bijuši. Un tiekamies nākamreiz. Un, protams, 40 sekotāji jau ir. Pie 100 es solīju normālu mikrofonu. Solījumu turēšu, kad būs tie 100 sekotāji. Čau!